Vadības veida garīga autoritāte. Mājdraudžu struktūrā neeksistē tāda lieta kā administratīvi priekšnieki vai padotie. Es atkal lietoju šos terminus tehniski, nevis emocionāli labi vai slikti. Es par to tagad nerunāju. Tur nav ne labi, ne slikti, vienkārši tas ir. Mājdraudzēs neeksistē tāda lieta. Cilvēki, kas ir vienā mājdraudzē, ir brāļi, ja, brāļi māsas kopā. Apustuļi ir, tad, kad viņš ir mājdraudzē atnācis, viņš arī ir brālis. Tad, kad viņš iesāka stādīt jaunu draudzi vai stipri nesošo, ko viņš ir iestādījis vai kāds cits ir iestādījis, viņš ir tēvs labākajā gadījumā, kuram ir kaut kāda garīga autoritāte kā tēvam, kā mēs to no Pāvila vēstulēm varam nomanīt, tā, ka viņš raksta. Ja, jums varbūt ir daudz pamācītāji, bet nav daudz tēvi. Es jūs esmu dzemdinājis, ja, dzemdības sāpēs. Ka viņš administratīvi nav priekšnieks. Ievērojot, kā Pāvils raksta savās vēstulēs, es kādreiz lasīju un domāju, kā tas ir. Es biju izstāvis, ka Pāvils bija kaut kas līdzīgs bīskapam. Kā tas ir? Tur Korintā tāds sviests notiek. Un viņš tagad ar viņiem runā, brāļi, es jums lieku pie sirds, es jūs aicinu, atjēdzieties, ņemieties, taču attopieties, ko jūs darat. Un viņš tur dažādi stāsta, kāpēc viņš būtu jāņem galvā. Es domāju, normāls bīskaps aizsūta vēstuli, te ir, lūk, šitā ir jādara, ja jūs to nedarat, es nomainu draudzes padomi. Viss ir kārtībā, vienkārši. Bet Pāvilam nav administratīvas varas. Viņam ir garīga autoritāte kā tēvam, kas ir dzemdinājis šos bērnus, bet viņiem ir sava dzīve. Un viņš kā tēvs var ieteikt, aicināt, nākt pie prāta un tā. Tātad tas atkal daļa no mājdraudžu struktūras. Ja kādā mājdraudzēs vai mājdraudžu tīklā parādās kāds bīskaps vai priekšnieks vai jebkāda veida administratīvā pakļautība, tātad organizatoriski jau saita tādā veidā, tā ir droši pazīme, ka viņi vairs nav mājdraudze. Es atkal tagad neteikšu, tas ir labi vai slikti, tā ir viņu un Dieva darīšana, bet tā nav vairs mājdraudze, un viņa pazaudē spēju vairoties automātā. Viņa būs spējīga, ka viņu organizatoriski pieražo lielāku, tā kā visas organizatoriskās draudzes var uzražot lielākas ar efektīvu darbību, bet viņai nebūs spēja, šī dabiskā organisma spēja vairoties. Līdz ar to visu, ko mēs runājam par reizināšanu, aizmirstiet. Nav ko maldināt sevi un citus, ka tur kaut kas būs. Tas tā nenotiek. Tas notiek tikai ar organismiem. Tikai organismi ir spējīgi vairoties. Organizācijas vairoties nav spējīgas un nekad nebūs. Viņām nav to gēnu tādu. Ja. Viņas ir ražojamas. Tu vari uzražot vēl 70 organizācijas. Katra organizācija var savu ražotni atvērt, filiālis ražot. To visu var darīt. Es atkal runāju tehniski, es neapsmēju, nepārprotiet, es neņirgājos tagad par to. Ja. Bet viņas nekad nespēs vairoties. Līdz ar to tur vienmēr būs pieskaitīšana. Un mēs varam runāt par reizināšanu, cik mēs gribam, tas nekad nenotiks. Kamēr mājdraudzēs tas ir tieši tas, kas notiek, tā dabiskā vairošanās. Kad no viena mācekļa izaug 2 mācekļi. No viņa katra nākamajā gadā atkal iznāk, no katra pa vēl kādu 2, varbūt 3. No katras mājdraudzes viņi dalās un izaug 2, 3, 4. Varbūt šeit vajadzēja fiks iestarpināt pa vidu viens būtiskais princips. Ir tie dabiskie griezti katram cilvēkam, cik daudz cilvēkus viņš var apmācīt kā mācekļus, par cik daudz cilvēkiem viņš var rūpēties. Un, teiksim, tā bez ilūzijām runājot, es nedomāju, ka daudziem no mums tie griezti varētu būt lielāki par kādiem 11 cilvēkiem. Tas jau ir daudz. Tu saki 10, vai ne? Jā. 6, 7 es teiktu, tas ir kaut kas reāls, uz ko var cerēt. Sākumā es teiktu, 2, 3 ir daudz. Atkarībā no pieredzes un svaidījuma un žēlastības un laika un vispārējā, protams. Bet tie katrā ziņā noteikti nebūs 20, 30, 40 cilvēki. Noteikti nē. Un tad tā dabiskā nolīmeņošanās notiek tā. Pieņemsim, ka tev, teiksim, galējie griezti 12 cilvēki. Pieņemsim. Ja tev ir 6 mācekļi, kas notiks? Tev paliks pāri laiks, iespējas un viss pārējais, lai tu kalpot arī pie citiem. Un tev tie 6 mācekļi būs labi aprūpēti un labi apmācīti, un tev vēl citi mācekļi parādīsies jauni. Tāpēc, ka tev būs iekšā ar viņiem strādāt, tas dabiski notiks. Tas neapzināti tiks jau nokomunicēts. Un tavs mācekļu skaits augs līdz tu sasniedz, teiksim, tos 12.
Pie 9, 10 jau sāks bremzēties, un tad pie 12 pilnīgi ieķīlēsies. Tad jau tu būs grieztus sasniedzis. Kas ir, ja ir 12, stāv uz vietas? Tu raujies, melās, miesās, pūlēs, kā vari, noturi. un notiek tas, bet neaug nekādā veidā. Kas notiek, ja tev ir mācekļi, teiksim, 18? Iet lejā. Nevar būt savādāk. Nemēdz būt savādāk. Tas skaits iet lejā. Tu nevari parūpēties pa visiem, tev nav laika, tev nav iespēja, tu esi pārguris, vēl visādas lietas notiek. Dabiski tev jau nododās viss tā komunikācija tāda, ka nav laika, nav iespēja, viņš jūt, ka tur nekāda jēga no tā nav, viņš jau pats jau vairs tevi nemeklē. Un tur atbirst un paliek tie 12 beigās. Līdz ar to, ko mēs varam izdarīt secinājumu attiecībā uz draudžu augšanu, ja jūs gribat, lai visas draudzes nonīkst, ir drošs veids, kā to izdarīt. Uzlieciet tā, ka katram brālim vai ganam, vai vienalga, kā jūs viņus saucat, ir drusceņi vairāk cilvēki, nekā viņš spēja pavilkt. Tas viss brauks lejā. Savādāk nevar būt. Ja jūs gribat, lai draudzes aug un mācekļu skaits vairojas, ir droša metode. Panāciet kaut kādā veidā to, ka katram ir mazāk mācekļu, nekā ir viņa dabiskie griezti. Un šeit, kā tas notiek mājdraudzēs, dalīšanās. Viena mājdraudze, viņi jau aug pie 7 cilvēkiem, 8, ir laiks sākt domāt par dalīšanos. Skatieties, kuri 4, ar kuriem 4 ir labāk satusē, kuri 3 tā kā pa sevi vairāk, ļaujiet tam sadalīties, lai viņas ir 2 mājdraudzes. Viņas atkal būs mazākas un viņas atkal augs. Fidels Castro Kubā uztaisīja superīgo gājienu. Man to gan pārstāstīja, es nezinu, varbūt, ja kāds zina detaļas, varat papildināt. Viņš izdomāja, kā vajāt draudzes. Ģeniāla ideja, es nezinu, pats Velns viņam pateica. Pilnīgi super vienkārši. Katra draudze, kas ir lielāka par 40 locekļiem, ir jāsašķeļ, lai viņi būtu mazāki. Un viņam likās, to ir viss kristietība. Kas notika? Tā kā Fidels ieraudzīja, kas notiek ar draudzēm, kā viņas savairojās. Saprotiet, tie lepnie kristieši, kas grib savu milzīgu organizāciju taisīt un tāpēc ir uzblīduši līdz 80 locekļiem, viņi paši negribēja pazemoties un dalīties un vairoties. Fidels piespieda. Un tur tā savairojās, ka fiks viņam nācās domāt kaut ko citu. Es nezinu detaļas, kāds tur beidzās, bet viņš fiks izdomāja, ka ne tikai to nevajag. Ja? Jo momentā sāk vairoties. Uzreiz, ja mums tāds vara būtu, pamēģinātu eksperimentu, jebkura Latvijas konfesija, paņemiet, nezinu, es esmu luterāns, paņemam luterāņus, katru draudzi, kas ir lielāka par 10 draudžu locekļiem, sašķeliet tādās daļiņās, lai būtu mazāk, pastieties, kā izaugtu visas draudzes. Saskaitīt nevarētu. Bet, mēs to nedaram. Tāpēc, ka, un atkal, es varbūt iebraucu laukā, tas nav mans lauks, tā nav mana vara to izlemt, un man nav tiesība to darīt, un tādā ziņā varbūt pat nav tiesība to kā piemēru dot. Varbūt, es īsti nezinu. Bet vienkārši ideju mēģiniet noķert. Tad tas ir veids, kā augt. Ja jūs gribat, lai aug, rūpējieties, lai jums vienmēr ir mazāk, nekā jūs varat pavilkt. Tālāk nodošana pavairojamība. Absolūti būtisks princips, ja mēs gribam, lai būtu šīs mājasdraudzes kā organismi, kas ir spējīgi vairoties, nevar darīt neko savādāk kā tikai to, kas ir pavairojams, kas spēj atražoties pats pavairoties. Ko tas nozīmē? Ja tu kaut ko dari kalpošanā ar mērķi darīt par mācekļiem visas tautas, vienalga, ko tu vari darīt un kādā jomā, tu dari to tā, lai paralēli tam, ka tu to dari, ir kādi mācekļi tev, kas to mācās. Un tu dari tikai tādas lietas un tā, lai tie mācekļi katrs jau tūliņ varētu darīt to pašu ar saviem mācekļiem. Un viņi ar saviem bezgalīgi. Tiklīdz tu sāc darīt kaut ko tādu, ko visi nedrīkst, tā ir bremze uzreiz. Ja tu kaut ko tādu vari izdarīt, ko tavi mācekļi nedrīkstēs, uzreiz tu uztaisi jau 2 kastes būtībā. Ja? Kad ir viena kasta, kas var to darīt, un tad ir zemākā kasta, kas var skatīties, kā viņi dara, un darīt mazākos darbiņus. Ja? Tas princips ir tas, ka dari, ko tu gribi, bet rūpējies par to, lai tev būtu mācekļi, kas dara visu to pašu, izaug tikpat lieli kā tu un lielāki, un viņu mācekļi tieši tāpat lielāki. Rezultātā, pa kustību būs bišķi vēlāk.
Tātad tas ir princips, bez kura nenotiek augšana un vairošanās un nesākas kustība, par ko būs nākamajā punktā. Viens piemērs foršais Dienvidāfrikā runāja ar vienu brāli, kas tādu mājas draudz. Viņš stāstīja, kā viņš evaņģelizē tajos townshipos, kur dzīvo melnie, riktīgi tādi nabadzīgās rajonos. Viņš stāstīja, viņš sēž kaut kur uz ielas stūra, runā ar vienu nekristieti un sludina viņam evaņģēliju. Viņš vēl nav atgriezies nemaz. Pirmo viņš reiz vispār dzird, kas tas tāds ir. Ja, pienāk viens viņa draugs klāt, prasa, ko jūs tur runājat? Un tā vietā, lai tagad šis misionārs teiktu, nāc, tu arī, es tevi arī evaņģelizēšu, viņš saka šim, kuram viņš tikko stāstīja, izstāst savam draugam, ko es tev tikko stāstīju. Un kas notiek? Šis draugs sāk, pats vēl nebūdams atgriezts, evaņģelizēt savu draugu. Un tas pastāsta tālāk saviem kaimiņiem. Un tas ir veids, kā tas aiziet, tā, ka tu noķert nevar, kur tas vīrus jau pa 5 mājām jau aizgājis. Jautājums, protams, ja Dievs to svētī. Ja Dievs nesvētī, tad nekas neiet, protams. Bet par to beigās. Kustība, nevis organizācija. Nākamais princips pie struktūras. Kustība, nevis organizācija. Kustība, par kustību mēs varam runāt tad, kad mēs redzam izaugušu 4. paudzi, kura spēja dzīvot un augt tālāk. Tātad, iztēlējies, tu esi Kristus māceklis, misionārs, vienalga kas? Tev ir kāds māceklis, tātad tu esi 1. paudze, viņš ir 2. paudze. Tev ir kāds māceklis, kuram veidojas savs māceklis, kas nav tavējais. Tas ir viņa. Un tu tur negrābsties īpaši gar viņu, ja? Tātad tā jau ir 3. paudze. Un viņam izveidojas 4. paudze, un ja tu redzi, ka pie viņiem šie te pirmie nav maisījušies, viņi tikai tālāk nodevuši, un tā 4. paudze ir to DNS saglabājusi, ja viņi ir tā paša rakstura radījumi, tam pašam dievam kalpojuši UTT, mēs varam runāt, ka ir sākusies kustība, kuru jau tad vairs nevar ne īsti izmērīt, ne apturēt, kurai nav locekļu skaita, kuru tu pat nevar noķert, tā kā vīrus, tu tikai sekas redzi, ka cilvēki ir atgriežušies pie Kristus, bet tu nevar noķert, kur tas ir, kuri ir jūsējie. Nav tāda mūsējo. Es zinu, ka čupām cilvēku kungam pieder, bet kuri ir mūsējie, nav tāda lieta kā mūsējo. Pat lūkšanās neparādās tādi jēdzieni, kā svētī mūsu draudzi. Nav tādas. Nav mūsu draudzes. Ir kunga draudze, kas izpaužās 1000 visādos veidos, un kur ej, tur skaties, atkal kaut kas notiek.